Kovskis 19, Jurevičs 15. Tie ir divi labākie rezultāti līdz šim. Un Uvis Helmans, kurš 92 gados vairāk kārt uzvarēja šajā konkursā. Nu, tā gan 3 metieni neprecīzi. Tomēr 3 punkti. Atkal bumbu lido garām. 4, 5, 7 punkti no 2 pozīcijām. Tā nav slikti. Nav arī pārāk labi. 9, 10. Un joprojām 10 punkti. Nu, vismaz 15 ir vajadzīgi, lai pretendētu uz vietu finālā. 14 pēc 4 pozīcijām un vēl 5 metieni. Laika pilnam. Jā, vēl 12 sekundes. 15. 16. Helmans otrais pagaidām un 18. Tieši tāds pats rezultāts kā pirmajā kārtā. Viņam 18 punkti un arī toreiz tā. Tu sāks, jā? Labi, Igor, jā? Uvis sāk. Uvis Helmans pats piesakās finālā sāk pirmais. Un vēlreiz Uvis Helmans. Divreiz jau šovakar 18 punktiem savācis. Tagad 3 pēc kārtas, 3 punkti. Es domāju, ja iemetīs atkal 18, varētu arī pietikt uzvarai. Nu, abi šie spēlētāji ļoti stabili ir bijuši. Redzēsim. 7 punkti no 2 pozīcijām. Izskatāt grafiku. Arī kā pietikt. 12. Nu, nebūs slikts rezultāts. Nu, ļoti labi. Ceļā uz 20 punktiem Helmans, ja šādi turpinās. 14 punkti. Nu, ja viss iemet, tad tikai var 20 punktus dabūt, bet redzēsim. Jo vairāk Helmans iemetīs, jo grūtāk Kulačkovskim. 17 un vai nu 19 vai 17. 17 tomēr. Bet tikai par 1 punktu sliktāk nekā atlases sacensībās un kā pusfinālā. Nu, tagad ļoti īsā laikā bija jāizmet šīs 2 sērijas, faktiski 10 minūšu laikā, 50 metieni. Apsveicam, ir arī noskaidrots, kas mums ir labākais 3 punktu metējs. Nu, jācer, ka Uvis Helmans būs tikpat veiksmīgs arī Uleb kausā spēlē. Pirmajā pusē viņš ļoti